Tad kāds ir mērķis? Tad teleoloģiskā metode mērķis. Tad, ja pirmajā mēs redzam gramatisko, ka budžets ir līdzeklis, tad nākošais budžeta mērķis, teleoloģiskā ar kādu mērķi. Budžeta mērķis ir noteikti un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām, to valsts pienākumu izpildēji, kura finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus sektu atbilstoši ieņēmumi. Tad ir izdevumi un ir ieņēmumi. Mērķis sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem. Izdevumi tiek tērēti konkrētajiem pienākumiem. Nav lietots vārds funkcija, bet jau konkrēti valsts pienākumu izpilde. Jau kompetence sašaurināta līdz pienākumiem. Valstī ir pienākums darīt to un to. Valstī ir pienākums pildīt savas taisnības. Tad likumdevējs konkrēti pasaka, nevis jūsu kaut kāda veida tiesības, bet konkrēti likumdevējs gramatiski mums pasaka, ka mērķis ir noteikti un pamatot, cik daudz līdzekļu saistīti ar pienākumiem. Un lai šie pienākumi tiktu pamatot arī ar ieņēmumiem. Budžetu izstrādājot, jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. Tad budžets ir līdzsvars. Valstī ir jāatcerās par taupīšanu, efektivitāti, par līdzsvaru.